Atbalsta Faringospray. Šovu piedāvā Okarte. Esiet sveicināti visi izklaides kanāla divi skatītāji. Ir 28. februāris, šodien ir otrdienā, ārā ir pamatīgs putenis un pamatīgs sniega daudzums, tāpēc nekur labāk neejam, vēl aizpūtīs pa gaisu. Bet nu ko, ķeramies jau klāt pie pirmās ziņas, un sen mums nav bijusi neviena pasaules ziņa, un šī laikam ziņa ir šokējusi tiešām itin visus, kur ir skatījušies Oskara ceremoniju, un vispār kaut ko zina par Oskara ceremonijām. Un šeit tieši ir raksts no kas jauns par to, ka Andželinas Džolijas baltā kāja izraisa histēriju internetā. Džolijas kāja izrādās pat radīt savs Twittera konts Angie's Right Leg, un tam esot pāris laikā jau bijuši 10 000 sekotāju, kur tieši visi tvīti ir tieši par kāju, neaizmirst par kāju, jums jāatzīst, ka esmu sasodīta forša kāja. Bet kas tad īsti par kāju? Izrādās, ka Andželina Džolija bija ieradusies uz Oskara ceremoniju ar kleitu, kurā ir pamatīgs dekoltē. Un kāja esot bijusi diezgan netipiski un nedabīgi balta, un tā izraisījis patiešām lielu sensāciju, un arī pati Džolija to visādīgi centusies izrādīt, pat esot bijusi gatava nostāties špagatā, lai tikai visi redzētu viņas kāju. Redz, kādu lielu ažiotāžu ap sevi spēja radīt viena kāja. Hei, Vārč, Nu? es gribētu Skaidrītes Justas un Justas un Skaidras apsveikt. Skaidrīt. Un, Protams. Vārč, vai tad tikai dekoltē, vai tad nav tā, ka augšā tikai augšdaļā ir? Nē, dekoltē, man te bija uzrakstīts par tā vecītes. Dekoltē ir, jā. Pagaidi. Stila eksperts Kašers, ko saka, ko? Šķēlums. Šķēlums. Es ļoti atvainojos, es to zinu, es ļoti atvainojos visiem stila ekspertiem, kur šobrīd noģība arī Kašers ir apkritis un raud kā mazā meitene dēļ šīs manas kļūdas. Jā. Yeah. Bet ko nerunāsim vairāk par pasaules zvaigznēm, runāsim jau atkal par vietējām. Un šeit mums vēsta oficiālais baumu portāls Latvijā VIP.LV, ka Aleksandra Kurūsova sākusi strādāt solārijā. Tieši tāds citādiņš būs, no intervijas ar Aleksandru Kurūsovu. Janvārī biju saaugstējusies, un tā kā vispār slimoju reti, sapratu, ka tas saistīts ar pārslodzi. Šodien visu laiku kaut kur skrienu, maz guļu un mājās sēdēt nesanāk. Tāpēc droši vien organismas un oslodzes bija novaināts. Uzskatu, ka viss notiek uz labu, un tāpēc izvēlējos pamest savu darbu viesnīcā un pārvākties strādāt uz solāriju, kur ir brīvāks grafiks un tā. Droši vien arī savas atlaidītas solārijām, tā kā viņa ļoti priecājos par šo darbu maiņu. Mēs visi priecājamies līdzi, ka ir jauns darbiņš. Ļoti jauki. Laižām tālāk. Un šeit jau raksts par Okartas skatuves vienu no spilgtākajām personībām, bet nē, tas nav Kašers. Iepriekšējās Okartas skatuves, un tā ir Košā. Viskošākais personāžs, man liekas, kāds viens ir, kādu vien iespējams atrast pie Latvijas tādām kā mūzikas debesīm. Un šeit tieši izklaides portālam Delfi izklaide Košā stāst par to, ka viņi gatavojas drīzumā mainīt savu matu krāsu un vairs viņai nebūšot rozā matu. Jo iestājoties pavasaris esot nenormāls pārmaiņu laiks, un arī Košā gatavojas pārmaiņām un gatavojas mainīt matu krāsu. No sākuma viņi esot bijis grūti pierast, un cilvēkiem esot bijuši dažādi aizspriedumi pret rozām matiem, bet tā kā viņi nokļūs Okartas skatuvē, visi rāda uz viņu ar pirkstu ne tikai tāpēc, ka viņai ir rozā mati, bet tāpēc, ka viņi esot no šova. Un izrādās, ka pat viņas fanu lokā esot ļoti daudz meiteņu tieši ar rozā matiem. Redz kā, necik daudz nevajag nokrāso rozā matus, un cilvēki sāks tev līdzināties. Tas patiešām ir jauki, un apsveicam vēlreiz Košu ar pavisam nesen iznākušo pirmo videoklipu. Laižam tālāk. Un vēl viena ziņa no Delfi izklaide. Okartas skatuves talanti līksmo kopā ar mamām.
Es zinu vienu, kuram ir ļoti, ļoti aktīva mamma un vienmēr saģērbjās arī ļoti atraktīvi. Tā ir Kašera mamma. Kašera, nāc šo pastāsti, kas tur ir. Nu, čau, Kašera, rekur parādām, rekur pastamies. Bildē ir tava mammas tāds arī. Jā, ir. Rekur pastamies, varam pastīties bildes, Karīnai mīļai. Tur ir Kašera mamma. Jā, apskatījāmies tā ceru blakus tieši Didzim, kur varam pasties pārējie. Nu, Kašera, tā mamma nāk uz visiem koncertiem? Es vispirms gribēju pateikt, es zinu, ka cilvēki apgalvo, ka viņu mammas ir visforšākās un vislabākās, bet es arī pateicu, ka mana mamma ir visforšākā, vismīļākā, viskaistākā, vislabākā, un es viņu ļoti, ļoti mīlu. Un tad, kad viņai sanāk, tad viņa arī dodās uz maniem, nevis maniem, bet atnāk arī uz koncertu. Un tas, kas man ļoti priecēja, ka viņa kopā ar puķu meitenēm no Pasakanām vienmēr ir atradusi kaut kāds aksesuārs, un lai līdzinātos tam stilam, tam skatus stilistiskai tematikai, kādu es tur pasniedzu. Un man ir nenormāli prieks, ka viņa tiešām pūlās, viņa ir kopā ar mani. Kaut gan es viņai esmu patiesībā pēc šī Raimonda Paula koncerta pateicis, lai viņa nenāk uz koncertiem, jo viņa ļoti tuvi nosēžās, un tad es eju skatu, un es ieraugu mamma pašā priekšā, man tur patām ir jādzied, un es zinu, ka viņa vairāk pārdzīvo nekā es, un tad viņai rokas šitā un asaras acīs, un kas nu tagad būs, un es nevaru sakoncentrēties. Tad arī pazūd dziesmām teksti, un tā. Tagad es viņai lūdzu vairāk pie televīzijas ekrāniem man atbalstīt, vai arī pēc tam afterītī, jo tas ir tāds psiholoģiski liels prieks, ka mamma tur skatās uz tevi. Nu labi, Kašer aizrunājies nenormāli, bet tieši raksts par to, ka talanti līksmo kopā ar mammām. Paskaidro visiem situāciju. Es saprotu situāciju, kādēļ mēs kopā ar vecākiem atpušamies Izklaides kanāla 2 bārā, bet varbūt skatītāji līdz galam to nav sapratuši. Es domāju, tu varbūt viņiem var izstāstīt. Nu kā, mammas atnāk uz koncertu, un, protams, tas ir vienīgais laiks, kad mēs varam satikties, reāli pārunāt par dzīvi, pateikt, cik ļoti mēs mīlam savas mammas, ir tieši tajos afterīšos, kas ir 1 stundu, patiesībā, jā, mazāk nekā stunda. Nu jā, stunda, un tad mēs tajā stundā tad uz visām pusēm tiekam plēsti, jo tur ir arī draugi, tur ir mamma, tur ir brāļi, tur ir visi cilvēki, un tad viņi grib tev pateikt, cik ļoti viņiem patīc un cik ļoti viņas mīl, un tad tajā stundā mēs katrs izmantojam. Es zinu, ka Antrai mamma nāk, es zinu, ka arī tev, jā? Un Sandijai mamma nāk, un Lingitai, un visiem tās mammas ir tik nenormāli forši, ka viņas arī atnāk uz tiem afterīšiem, kas gan ir ļoti, ļoti vēl naktī patiesībā. Un tad mēs esam tur kopā ar savām ģimenēm, un kopā dejojam, un kopā mums ir jautrs laiks, un tā mēs to mīlestību dalām un priecājamies kopā par mūsu sasniegumiem, par kritumiem, un viņi ir tas morālais atbalsts, kas vienmēr ir tepat. Kašer, tev ļoti, ļoti patīk runāt. Jā, man ļoti patīk. Es izmantoju savu laiku šajā stundā, jo šis ir mans mirklis. Tas ir tavs mirklis. This is my mom. I'm gonna shine. Nedaudz parunāsim par to. Es sen vispār tā viesojies, tīri parunāt. Klausies, kas tev ir, piemēram, kā tev notiek ar skatos tavu žaketī tavējā? Kā tev notiek ar tērpiem tagad kā ar tirdzniecību? Tirdzniecība, šī patiesībā ir Līvas Saules dizains. Man ļoti, ļoti patīk viņas darbi, un es gribēju uzvilkt šodien par cieņu Līvai Saulē. Viņa ir ļoti, ļoti labi dizaina. Bet runājot par tērpiem, jā. Viss notiek, zēļas kopā ar Līvu Hausmanu. Mēs dizainējam un taisam. Es gribēju tieši paprasīt, zikām, visu laiku bija tāda informācija, ka tur saimē to tērpu uzdāvināja beigās, vai ne? Beigās neviens nepieteicās, tagad tērps man ir mājās, un protams, es arī... Bet kā tur iet, notirgoja vienu, notirgoja otru, visi joprojām tirgojās? Patiesībā ir tā, ka cilvēki nevis pērk visu to kopā, bet atsevišķi, pieņemsim, nopērk tikai bikses, nopērk tikai tur žaketi, nopērk tikai to, un es gribēju pateikt, ka man būs tik ļoti daudz darba pēc šova, jo ir ļoti, ļoti daudz pieprasījumu un pasūtījumu arī no cilvēkiem, kas atrodas šeit, un tas ir tāds biznesa zaļums lauks. Tas ir māma. Labi, kamēr tu vēl pasēdi, rekur tava draudzene Solvita, ja? Rekur Vipi raksta, ka Sandijai Vīgantai, jeb Solvitai Bērziņai brauc jums. Viņa jūt spoku klātbūtni šovā. Kā tu varētu paskaidrot šo te, un te var arī tieši tas, ka Kašers īsti nesot viņiem uz blakām, jo viņš sot krācis, un Solvita nav varējis pagulēt ne tikai dēļ spogiem, bet arī dēļ tā, kad Kašers krācis viņa nācies idulēts virtuvi. Vai tā ir, kad Solvitai brauc jums? Man liekas, tu to par to krākšanu 5 reizes jau pieminēji. Arī Ruskis krāts vēlos to pieminēt. Ruskis krāts, viņš arī krāts. Nē, patiesībā ir tā, ka mums... Rakstā rakstīts, ka, Labi, jā, rakstā ir rakstīts par to, ka es krāts, jo te nav gaisa. Nē, par to es stāstu par Solvitai, vai Solvitai brauc jums. Labi, Sandijai, es atvainojos Sandijai. Pēc šī... Labi,
Es vēlos pateikt, ka ne jau tikai Solvitē te liekas mums visiem, tāpēc, ka starp mums ir Rainis, kurš spokojās, kurš met priekšmetus, šķaida šķīvjus un visiem brauc jums. Ne tikai Sandijā un jā, un citiem ir vājāk nervi. Redzi, tikko Rainis kaut kas no... Jo tas Rainis, viņš uzdarbojās un, protams, ir kaut kā bailīgi, un tad mums tāda vāja nervi, jo tāda liela spriedzīta un tā. Ok, viss labi, kā šodien projām. Tu pārāk daudz runā. Tu pārāk daudz runā. You gotta go. Viss aizam. Atbalsta Faringo spray. Šovu piedāvā Okarte.